Ladislavs Čerņauskis, mans sarunbiedrs, esam interesantā vietā, pašā Rīgas centrā, praktiski. Kas tā ir pa vietu, kur mēs atrodamies? Sāksim ar to. Adrese mūsu ir Tērbatas iela 74A. Šeit mums ir cīņas zāle, kurā nodarbojamies ar brazīļu džiudžitsu, MMA cīņām, un ir arī fitness, meitenēm, ir pašaizsardzības nodarbības un ir bērnu grupas ar novirzi ar cīņas novirzi. Tādas zāles ir daudz, bet ka brazīļu džiudžitsu kaut kur, man liekas, trenētos, es tā baigi neesmu dzirdējis. MMA tagad ir modē, tur tagad daudz nodarbojās kaut kāds kickboks, boks, karate, bet džiudžitsu, kā tu pats līdz tam nonāci, kāpēc es domāju, ka varbūt jāsāk trenēt, kāds ar to? Jā, es esmu viens no pirmsācējiem, kas tieši Latvijā ieviesa brazīļu džiudžitsu. Jā, tā sanāca, kad man bija draugi, kas man iepazīstināja šo sporta veidu. Un pats sporta veids izrādījās diezgan līdzīgs cīņām, ar ko es nodarbojos visu mūžu. Jā, savā laikā sāku ar sambo, judo, un pēc tam pārgājām uz MMA cīņām. Arī pašā sākumā mēs visu to, faktiski es trenēju visus puikas. Un lēnā garā pārgājām uz sporta brazīļu džiudžitsu, jo man tas kļuva interesanti, tā kā es daudz gadus, kopā jau 30 gadus nodarbojos ar cīņām, 20 no viņiem atdevu tieši sambo judo, tad pēdējos 10 gadus es vairāk vēl tieši brazīļu džiudžitsu, mācos visu laiku un kontaktējos ar Brazīļiem, pats šogad bija aizbraucis uz Brazīliju, pie viņiem vadīja seminārus, pats visu laiku braukāju pa semināriem. Visu laiku apgūst jaunas tehnikas, neskatoties uz to saviem tituliem, varētu teikt, bet visu laiku kaut kas jauns, interesants. Un man tas arī iepatikās. Iepatikās tas, ka brazīļu džiudžitsu ir varbūt viens no sporta veidiem, kas atļauj visiem veciem sportistiem, kas kādreiz ir bijuši aktīvi sportisti un startējuši daudzās sacensībās, bet ir guvuši kaut kādas traumas un varbūt nevar atļauties vairs cīnīties kājās. Tad brazīļu džiudžitsu ir tieši tam domāts, lai varētu turpināt cīnīties, bet arī pašā brīdī tādā saudzējušā režīmā, jo ļoti daudz tehnikas ir tieši uz zemes, no guļu stāvokļa vienkārši mācāmies tehniku. Brazīļu džiudžitsu varbūt radās, tas ir varbūt pirmsākums visām MMA cīņām, jo brazīļu džiudžitsu sākās ar to, ka Brazīlijā nepārtraukt savā starpā cīnījās meistari, pierādot, kurš ir stiprāks. Pirmsākumi, protams, nāk no tradicionāla džiudžitsu, nāk tāpat no judo, visas tehnikas, sambo tehnika, visas ir iekļauts. Jā. Bet pirmie cīkstoņi UFC pašās pirmās cīņās, jā, tieši no Gracie klāna parādīja, kas ir brazīļu džiudžitsu pasaulē. Kaut gan paši viņi jau sen nodarbojas ar to visu, bet pasauli ieraudzīja pirmo reizi savām acīm, kad nav svarīgi, cik liels pretinieks, jā, jo pirmajās UFC čempionātos tur nebija vispār svara kategorijas un bija dažādi stili. Un vienmēr uzdevu jautājumu, kurš stils ir labākais? Boks, karate, sambo, judo vai brīvā cīņa. Tas tā kā bērni kādreiz skolā sprieda, kurš Schwarzeneggers, Stallone vai Bruce Lee. Jā, tieši tā, jā. Un radās tā ideja, ka jāsaliek visas cīņas vienā, pēc vieniem noteikumiem. Un tad var visu stilu apņemties un cīnīties kopā. Un tur tieši tā sanāca, kad faktiski pirmajās cīņās Gracies, viens no Graciejiem, parādīja brazīļu džiudžitsu. No Krievijas bija kā krievu cīkstons, parādīja, kas ir kaujas sambo un sambo cīņas. Faktiski uzvarot visus pretinieks. Jā, un pasauli uzreiz aizdomājas, kas tas tāds ir. Visi tur tiešām ar svaru atšķīrās, ļoti atšķīrās svaru kategorijā un fiziski spēcīgāk un neko nevar izdarīt tiem mazajiem. Un viņi atkal parādīja uz zemes, kā var izlaust roku, nožņaukt, kājas izlaust, no guļu stāvokļa, atrodoties zem pretinieki. Ja? Tā lēnā garā cilvēkiem tas sāk interesanti palikt, sāk attīstīties tā visa lieta. Sāk televīzijā to vairāk grozīt. Amerikā, šodien brazīļu džiudžitsu ir viens no populārākiem sporta veidiem. Ja? Un, protams, tas ir pateicoties tieši UFC cīņām, jo no turienes tas viss nāca. Un
Un ļoti daudz slavenības nodarbojas ar Brazīļu džudžitsu. Tur, ja varētu uzskaitīt, ir ļoti daudz cilvēku. Jā. Bet pie mums Latvijā mēs faktiski esam viena no jaunākajiem Eiropā, kas ar to nodarbojamies. Bet Latvijā, ja tā paskatāmies, teiksim, pagaidām vēl nav populārs. Cerēsim, ka kādreiz būs tāpat kā Amerikā populārākais cīņas sports. Mums tagad notiek kaut kādas sacensības, ir večiem kaut kur, kur tikai tajā Brazīļu džudžitsu pacīnīties, lai nav tā, ka arī. Jā, mēs norganizējām Latvijas Brazīļu džudžitsu federāciju. Un, protams, mēs vadām katru gadu minimāli 4 turnīrus. Ir Brazīļu džudžitsu dalās ir sacensības ar gi, tas ir ar kimono, un bez gi, tas ir bez kimono. Un līdz ar to mēs taisam 2 čempionātus, Latvijas čempionātu. Viens ir ar kimono un viens ir bez kimono. Un faktiski 4 turnīri gadā mums sanāk, ko mēs tieši paši organizējam. Un ļoti daudz kaimiņos, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, faktiski visur notiek ļoti daudz sacensības. Principā tādā Baltijas reģionā var pacīnīties tā uz Nevādu, gada garumā? Jā. Tad ir tā pilnīgi atšķirās, ja ir ar kimono vai bez kimono? Jā, atšķirās. Starpība ir tāda, ka ja mēs ņemam Brazīļu džudžitsu treniņus ar kimono, tehnikas, teiksim, izauga 80% vairāk tehnikas, ko var izdarīt nekā bez gi. Un ir citas stratēģijas, cita cīņas tehnika, jo bez gi tas vairāk bija pielāgots tieši MMA cīņām. Un, protams, ka tur ir vairāk ierobežot tā tehnika, jo nav aiz ko aizķerties. Un nevar nožņauktais kimono, satvērt rokas. Jā, un tev var tie teicieni nožņauktais kimono. Jā, ir žņaudzieni, žņaukšanas paņēmieni, kas tiek pielietot gan kā judo, šeit arī, jā, viss tas tiek pielietots. Tā kā, skaidrs. Katrā ziņā izskatās interesanti. Tad džekiem treniņi notiek arī gan ar kimono, gan bez kimono? Tieši tā. Bez kimono nāk tādi pliki šortiņos? Ir speciāls arī tērps, kas ir, faktiski tie, kas profesionāli nodarbojas vai varētu ļauties. Jā, tas nav tā, ka tas tur maksā nezinu kādas naudas, bet ir speciāls tērps. Ir piespīlējuši teikrekli un piespīlējuši šorti vai bikses. Un ir arī ne tikai piespīlējuši, ir arī cīņas šorti. Faktiski mēs neļaujam strādāt bez ražgārdiem, jo tā ir higiēna un mēs tomēr skatāmies higiēnu un ļoti piekopjam pie tā. Skaidrs, un tad gudrāk jau vēl ar eļļu iesmērējās tā vai slīdīs, tā kā nevar saķert slīd ārā. Jā, nav tā, ka pie mums trenējās sacensību veči, kas tur tikai braukā pa sacensībām, tur startēt. Nē, mēs pirmkārt katram ir savs hobijs. Cits aiziet tur aliņu iedzert, bet mēs nākam sportot. Jā, un ir tas cīņas gars. Vīrietim ir tas, kad gribas cīnīties. Protams, var iet paskriet, var tur ar riteni izbraukt, un to arī dara visi, bet gribas tas kontakts, cīņas pārs iekšā visu laiku, gribas sev pierādīt, kurš ir stiprāks. Jā, tad mēs te tā vācamies kopā un trenējamies. Katrā ziņā nav slikti veči atnāk šitien izrādās, un tad uz ielas viņi ir mierīgi, paikluisīši, un visi kā mēs tam tajā studijos 69 pretī, un tad tie, lai iet ārdīties, tie citi uz turieni šitien nāk veči ar nobiednām, lai tām nodarboties. Jā. Vieglāk strādāt ar bērniem vai ar šiem lielajiem? Ar pieaugušiem. Kāpēc? Bērnu enerģijas atņem ļoti daudz, kamēr izskaidro, kamēr... Tev ir vēl tā iekšā, kā 2 nodarbības ar mazajiem, un tagad vēl viņiem vēl kaut ko palīdzēt? Nē, palīdzēt var. Pašam nav iekšā trenēties vairāk. Pēc 3 nodarbības vai 2 pēc kārtas, kad bērni ir, un pašam spēks pilnīgi neatliek. Gribās, bet
diemžēl, labāk palīdz. Bet kā Bračka mocījās šitējās. Protams. Tāds tā kā izmēģinājām trusīts viņam, tā kā viņš nāca un rādīja. Bišķi. Kā ir citreiz ar Bračku, kā neviena nav. Davai pacīnās, viņš paņemās. Jā, mēs, protams, no rītiem visu laiku. Kurš kuru? Protams, man liek iekšā. Jā, atzīšu. Bet tik jātrenējās, tāpēc tam varēs. Man ir kur augt vēl. 10 gadu atšķirība vēl, tās zināšanas, samācīšos un likšu iekšā. Arī pēc 10 gadiem, kad viņš būs vecāks. Viņš teiks, jā, es jau vecs, es nekā nevaru vairāk. Nekas. Kādi plāni uz sportiskajā karjerā tagad? Plāni. Daudz plāni ir. Tu mums Eiropas čempions tagad, šogad braukšu uz pirmajām Eiropas spēlēm sambo, kas būs Azerbaidžānā, Baku. Un cītīgi uz tiem mačiem gatavojos. Pat māja sākumā uz Kazahstānu lidojām, cīnīsimies. Un galvenais labi nostartēt Azerbaidžānā. Tas ir pats galvenais, jo tagad man tās mērķis nostartēt maksimāli. Tev pirms tiem mačiem jāņem no tiem bērniem kādu brīdi pauzi, man liekas, jāatpūšās. Diemžēl nevar. Jāstrādā. Īre, jāmaksā viss, jāuztur zāli. Gribētos, bet nevar. Daudz nekā ieguldīts darbs. Man cerams, ka no tiem bērniem arī kādreiz kāds čempions izaugs. Sanāks. Rītdien uz sacensībām braucam, 16 bērni piedalīsies, paskatīsimies, kā kuram sanāks. Pirmās asaras, pirmās uzvaras, zaudes, gaņau. Būs labi. Pamatbāzi jāliek bērnos. Tieši tā. Pieaugušos jau grūti pārmācīt. Bērns iemācīs, kāds paliks. Šitie pasies pārmācās lēnām. Pamazām, bet viņi jau kā vecums dod zināt. Tu jau vari viņus norakst par ātru. Labi, lai veicās. Paldies. Nav par ko. Turpinājumā piedāvājam atskatīties uz raidījuma ar sportu uz tu otrās sezonas interesantākajiem mirkļiem. Iedeva man šādu verķi līdzi, kas izrādās, tā kā mana sieva tagad ir uz doto brīdī, jābūt uz laiku klāt. Kā klāt pie manis, nevajag atstāt aparāts, kas ņem laiku. Kaut kas, es pieļauju melnai kastē līdzīgs vai kaut kas tam līdzīgs. Ir jau cietis diezgan. Labi, skatīsimies. Man pagaidām kājas trīc, bet labi, tev redzēs.
ir parūpējies par diezgan krietnu pārsteigumu. Pats starts, pirmais brauciens, es vēl lāknēs apsēties, Gvido brauc no priekšu, man jābrauc aiz viņu. Aiz manis vēl būs bariņš droši vien visādiem trakiem braucieniem, kas gribēs mani apdzīt pie pirmās iespējas. Es tiešām ar aizmugures pieciņu pēdējo reizi braucu ļoti, ļoti sen. Nu jā, cerams labi, cerams, ka mašīna būs vasarā beigās.
now. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. I think with my heart and I move with my heart. What would you do if it all came back to you? Each crest of each wave, bright as lightning. Dress up for love, I'm coming from above. I keep my motor clean. Look out below, all systems go full steam, space machine. Dress up for love now, dress up for love. I keep my motor clean. Full steam space machine. When you're behind the wheel, full steam space machine. I love to lie with Lucy in the sky. No one can ever know. In time, in space, we'll find a secret place where no one else can go. Dress up for love now. Dress up for love. I keep my motor. It was the 4th of July. You and I were fire, fire, fireworks. They went off too soon, and I miss you in the jungle too. It was the 4th of July. You and I were. I said I never miss you, but I guess you never know me. I'm just a step away, I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero to save my life. A hero will save me. Just in time. I've gotta fight today to live another day. Speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman.
superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family My torn. voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy ourselves. I need a hero to save me now. I need a hero. I need a hero to save my life. A hero will save me. I need a hero to save my life. I need a hero just in time. Save me just in time. Save me just in time. Blue road, half a mile, distant wing of a missing smile. Long journey, is that all I can get? Blue road, half a mile, hear me out for a little while. Flash in the eye, I can't forget. Little more, little more, little more, little more love it. Little more, little more, little more, little more love it. Give me a little more, little more, little more, little more love it. Little more, little more, little more, little more love it. More love it. Kā piedzimst, jau sāk skaitīties laiks, saprot, jā, sākās atskaite līdz beigām.